Čau! Šis būs stāsts par Jūrmalas kurorta svētkiem. Un sākās viņš tā jocīgi. Sākās viņš labi. Nekāda vaina nebija. Atbraucu ar autobusu līdz Majora stacijai. Izkāpu, un tur bija tik daudz cilvēku, ka es kaut ko centos nofilmēt, bet man nekas neizdevās nofilmēt, jo es varēju nofilmēt tikai priekšā ejošu vīrieti, sievieti, bērnu vai kaut ko tādu. Es nezinu, kā lai pasaka. Es atceros, esmu Ķīnā. Tur bija daudz cilvēku. Bet kas bija Majora laukumā tur? Tas tā viss stāstams. Un to nevarēja nofilmēt. Tālāk redzēsi. Tur tautas bija vairāk kā Ķīnā tiešām. Teiksim, ka es pīpēju. Nepatīk, ja arī pīpēt, zini, tā kā tu kādam pūt tos dūmus virsū. Kur te var uzpīpēt, parādi man, kur te nav cilvēki. Redzi, es atradu ies uz tā stāvlaukumu pīpēt. Tur viens pīpē tieši ko. Un kamēr tauta nav salīdusi rododendros, var nofilmēt, ir jau smuki. Reka Jūrmalas kultūras centrs. Te būs arī dejošana. Te dejos Arnis, viņš teica, atbrauc apskaties. Es atbraucu, kur ir Arnis. Aplaus jau ir. Šakundze pola kapsis, pēcalt pilnā rīklē sauc. Noteikam būs kilometracis, sūtis būti precēt brauc. Sūtis būti zūti, Ja tev ir šitāds, tad nav zāle jāpjauredz. Un tas atvainojas no šitāds, tas ir ponijs. Un zirgs arī ir. Tas neēd. Tas neder zāles pļaušanai. Lūdzu pievērst uzmanību, ka viņam astē ir bante. Lietuviešu polka. This feels like speed, uzlikt kā galva.
smuki dejo, un blakus sēž kaut kādi, nemāk pat pateikt, kaut kādi ārzemnieki. Un sēž un smaida un skatās, es gribēju pajautāt, nu patīk, jā? Ir taču smuki pareizi. Laikam bišķi nokavēju. Visi nāk atpakaļ, es eju uz turieni. Tūlīt būšu jūras malā, tur bija, vismaz bija rakstīts kaut kāds avio šovs. Tas laikam ir beidzies. Nu, atnācu līdz jūrai. Nu, kā tev patīk šī tāds skats? Reku jūrā salikti. Es nezinu, kas tie salikti, bet tur pusnaktī salūtu šaus no tiem saliktajiem. Un tur ir skatuvi, tur muzicē Ivo Fomens pat labā. Gan jau es tur arī aiziešu. Cilvēki ir cilvēki. Priecēt jūs ar mūziku, kas nāk patiesi draugi no sirds un no mūsu dzimtās vējainās Liepājas. Snows on shore.